Es laikam, iespējams, sajuku prātā, kad piekrita apskatīt jauno Sony UltraTurnis 10. Sony šogad izlaida jaunu sēriju tevi visiem saviem skaļruņiem, un noteikti viņu kroņa dārgakmenis ir šis te UltraTower 10. Kopumā galvenais verdikts. Tev būtu jābūt nedaudz jukušam vai draugos ar vietējiem rajonu pašvaldībniekiem, lai šo pirktu personīgai mājas vai dzīvokļa lietošanai. Šis ir skaļš, šis ir administratīvais sods par trokšņošanu skaļš, bet labs kopumā. Pirmkārt, svarīgākais punkts – šī te cena. 1250 eiro Sony centrā. Daudz, jā, bet nav tik traki priekš tā izmēra, skaņas un skaļuma, kuru tu iegūsti. Tīri salīdzinājumu Sony XV900 maksā 1000, bet ULT 10 vienos vārtos to pārspēj. JBL Partybox 710 cenā ap 700 eiro, arī īsti neko nespēj dot pretī šim. Jā, nu vienīgi JBL Partybox Ultimate var kaut ko spērt pretī, bet arī tas maksā 1400 eiro. Tā, ja tā paskatās, šajā produktu kategorijā Sony UltraTurnis ir pat ar samērīgu cenu pret savu piedāvājumu. Pilnai atrunai JBL produktus esmu taustījis tikai veikalā, tāpēc 100% objektīvi nemācējuši spriest, bet mazais ir acīm redzam mazāks un pūtiens būs mazāks. Lielais vienkārši ir dārgāks, bet pieļauju, ka būs līdzīgs. Sākšu ar produkta dizainu. Tas ir augsts, tas ir smags. Nu tā, ka viens panest kārbu var 20 metrus smags. Precīzāk, apmēram 30 kg. Nav joka lieta. Visi apkārt ir plasmas korpusā, bet atkal minētie konkurenti kā JBL ir krietni smagāki. Es neteiktu, ka šis UltraTurnis ir blīvi salikts kopā. Neskatoties uz izmēru un svaru, tas šķiet pietiekami brīvi salikts kopā. Tam ir ritentiņi, pret kuriem man šāda izmēra un svara ierīcē ir personīgi pretenzijas, jo tie reāli ir par mazu, pārāk cieti un kopumā pa asfaltu vai nedod Dievs granti bruģi šo nevajadzētu vilkt. Manuprāt, šeit varēja Sony ielikt kaut kādus tādus lielākus, kuri korpusā būtu piestiprināti pie malām, nevis korpusā iekšā ielikti, bet labā ziņa, ka tie vispār ir un no telpas uz telpu vai no vienas, nezinu, tur skatuves malas uz otru pārvilkt var relatīvi ērti un viegli. Izturības ziņā es secināju, ka vajadzēs šo pievaktēt. Plasmasa šķiet plāna, reste priekšā viegli lokās un ūdens noturība. Sony paši saka, ka neliela ir, bet man apskatot, es šīs produktu šuvju vietas nenosauktu par uzticību raisošām un teiktu, ka šis labāk, lai stāv tur, kur nav lietus vai kas nopietnāks netiek klāt. Jā, kāds šļaks varbūt neko nenodarīs, bet lietus jau varētu būt par daudz. Augšpusē ir visa manuālā vadība. Pieskāriena punkti, ja pogas ir izgaismotas, kas sliktā apgaismojumā palīdz orientēties. Vēl ir 2 mikrofonu statīvi, bet ar mikrofonu, kurš ir iekļauts komplektā nedaudz vēlāk. Skaļrunim ir arī apgaismojums un uzreiz var pamanīt, ka nav nekāda apgaismojuma pašā priekšā, tikai augšā un apakšā. Gaumams jautājums. Man personīgi šādi patīk labāk nekā tie riņķi wooferiem pa vidu. Apgaismojumu var pārvaldīt gan no lietātnes Feastable, gan arī no augšpusē iestrādātajām pogām. Tālāk par darbošanos ap to. Pirmkārt, baterija. Tādas vienkārši nav. Skaļrunis darbojās tikai ar standarta strāvas vadu, kurš ir īstenībā diezgan īss, bet principā varētu teikt, ka standarta garuma. Tālāk, porti un savienojamība. Primāri šo ir paredzēts pārvaldīt ar Sony lietotni. Skaļrunis atbalsta Bluetooth 5.2 un to var savienot vienlaicīgi ar 2 ierīcēm, ja pēkšņi kāds grib būt zaļumbalas dižžokejs kopā ar tevi. No fiziskajiem portiem skaļrunim ir USB-A tipa ports, kuru var izmantot, lai kaut ko palādētu vai no fleškas atskaņotu mūziku. Diemžēl nav USB-C porta, lai varētu to pašu izmantot un patiešo savienojumu ar kādu ierīci vai arī kā palādēt kādu citu ierīci, jo ne visiem ir USB-A uz C vadi, drīzāk ir no USB-C uz C. Vēl ir arī standarta audio ports, bet tam nav audio ārā izeja, lai varētu savienot vairākus skaļruņus kopā. Ir arī optiskais audio ports, lai piemēram savienotu ar TV. Moš tev nav soundbar, vai arī gribās ar kādu kopā paskatīties kādu filmu vai spēli ar iespaidīgāku skaņu par parastu TV vai papildināt soundbara skaņu. Un visbeidzot, klāt Sony ir pielikuši bezvadu mikrofonu. Kopumā tas ir normāls mikrofons. Tiesa, ar skaļruni nevar savienot 2 bezvadu mikrofonus. Pat, ja tu nopirku šādu te otru Sony miķi. Bet tu vari pievienot tādu vēl vienu vada mikrofonu, kurš spraužās iekšā skaļruņa augšpusē. Mikrofons darbojās uz 2 A-tipa baterijām, un tam esot 24–25 stundu dzīves ilgums pie pilnām šādām baterijām. Vada mikrofonu var nedaudz regulēt, jeb tā jūtību ar manuālu regulātoru uz pašas tumbas vai skaļruņa. Bezvadniekam šī te vadība izpaužās uz paša mikrofona. Paņem un pabraukā, cik tev vajag. Karaoke gadījumā uz tumbas ir arī modulācijas kontrole, kur var mūziku vai audio palaist zemāk vai pacelt augšā, bet tas neietekmē mikrofonu skaļumu. Tātad karaokejojot, ja dziesma pēkšņi ir par zemu vai par augstu, var piekuriģēt un maukt līdzi. Vēl ir arī ekopoga, kura ir, tā ir ekopoga, tā rada eko dažādos stiprumos. Un kad viss šis ir iesaistīts, kā tad ir ar skaņu,
Tas ir skaļš. Kā jau teicu, dzīvoklī nevaru rekomendēt. Klausieties labi jau uz 50%, kas jau būs skaļi. 75% jau liks saviepties, 100% jau garantēs policista vizīti. Lietotnē ir arī ekvalizers, kurš var piedzīt skanējumu, kā tev vajag, bet es atklāju vienu tādu triku, ka vislabākā un tāda pilnīgākā skaņas pieredze bija ar vienu no Sony pašu iestrādātajiem režīmiem. Redzi, augšpusē bez visām minētajām pogām ir tāda ULT poga. Tā iestata vai nu ULT 1 vai ULT 2 profils, un pēc testētā es sapratu, ka ULT 2 ir jāstāj ieslēgts, jo tas dod vispilnīgāko skaņu. Nodemonstrēšu. ULT 2 vienkārši sniedz izteiktākus, ja ne gluži 4 no rīta nauķikā pie skatuves tumbas tur basus, tad skaidrākus un saprotamus. Tādus kontrolētus, es teiktu. Principā, kopš iepriekš jau apskatītās XS sērijas tumbas var novērot, ka Sony tiec uz tādu balansētu skaņas profilu, kur instrumenti ir nodalīti, augšas ir izteiktas un vidi ir dzirdami. Basi noteikti nepārvietos tur mēbeles dzīvoklī, tie tur ir, bet nav tāda, kā pūtiena. Kopumā es teiktu, ka šis ir skaļrunis tāda vidēja pagasta vai mazpilsētas pilsētas svētkiem. Kādai lielākais zaļumballē. To var savienot caur Sony Party Connect ar citiem atbalstītiem skaļruņiem, iegūstot vēl vairāk skaņas. Kopumā kopš iepriekšējā skaļruņa apskata es pamanīju uzlabojumu Sony lietotnēs, it īpaši savienošanā un lietotnes stabilitātē. Tas ir noteikti uzlabojies un kopumā produkts ir uz goda. Tikai smags, liels un dzīvoklī pa lielam nekā. Arī studijā īsti nekur neiebās. Un kādas ir tavas domas par šādu? Varbūt šāds jāliek, tur žurkām aizmugurē subja vietā? Vismaz var pārvaldīt no telefona un jaudas prasības nav tur astronomiskas. Žēl, protams, ka nav baterijas. Tik lielā kastē liktos, ka kaut kur jau varēja iebāzt, jo šobrīd tā ir principā piesieta elektrības rozetei. Ja vien tev nav, tur kaut kāds ekoflows par rokai, kurā iespraust. Ar to arī es domāju, ka tad šajā apskatā viss. Paldies, ka pieslēdzies un noskatījies, un tu jau zini, mēs ar tevi, kā allaž, tiksimies kādā no nākamajiem video. Atā!